Atbildēšu uz vēl vienu jautājumu. Kam paredzēts lecitīns? Tātad mums ir šāds lecitīns. Buņģiņā ir 170 kapsulas, daudz. Un tātad, kam tas ir domāts? Īsi mēģināšu pastāstīt. Pirmkārt, smadzenēm un atmiņai. Uzlabo koncentrēšanās spējas un uzmanību. Atbalsta kognitīvās funkcijas un mazina garīgo nogurumu. Otrkārt, aknām. Palīdz emulģēt taukus, atbalsta toksīnu izvadīšanu, samazina aknu slodzi un ir svarīgs tauku deģenerācijas un žultceļu diskinēzijas gadījumā. Treškārt, sirdī un asinsvadiem. Piedalās holesterīna līmeņa regulēšanā, uztur asinsvadu elastību un uzlabo mikrocirkulāciju. Ceturtkārt, nervu sistēmai. Nepieciešams stabilam emocionālajam stāvoklim, mazina stresu un atbalsta nervu impulsu pārvaldi. Piektkārt, šūnu veselībai. Tas ir visu šūnu pamat elements. Uzlabo ādas stāvokli un pātrina audu atjaunošanos. Sestkārt, kuņģa zarnu traktam un žultī. Uzlabo žults plūsmu, samazina akmeņu veidošanos risku un veicina labāku taukainu pārtikas produktu sagramošanu. Kam tas ir īpaši noderīgs? Pusauģiem un skolēniem, palīdz koncentrēšanās spējām un atmiņas uzlabošanai, cilvēkiem ar aknu pārslodzi, personām, kurām ir stress vai hroniskas nogurums, lipīdu vielmaiņas traucējumos, sportistiem un aktīviem cilvēkiem, un arī, protams, sievietēm hormonālā līdzsvara uzlabošanai. Tā, tas bija īsumā atbilde par to, priekš kam domāts lecitīns.